Nu, 7. daktenaņš. Ehei, vēl viena egliņa. Evergreen Essence. Evergreen tas ir Egles. mūža zaļais kaut kas, no smaržā. Tāda mums nav bijusi. Un man liekas, ka arī Eiropā tāds nav bijis. Tā kā šitais te, kas mums ir tie dzīvības koks. Nu, koku ar sētām liek. Jā? Jā. Satīgls. Tāda. Nu jā, tā kā skujenītis. Nu, labi. Tas tieši tas, kas tur vairāk dienas laikā došu ziņu. Bet šitāds vēl nav bijis, jā. Parādīšu, kā mēs iepazīstamies ar jaunajiem aromātiem. Pavisam vienkārši taisam vaļā. Pamēģinām sākumā no pudelītes, bet neliekam vēl klāt pie paša deguna, bet tā no attāluma. Un lēnītēm ieelpojam. Sākam just vairāk. Un tad arī pa brītiņām paskatāmies pirmās notiņas, kas atnāk. Nākošās, kas mainās, patīk vai nepatīk, piefiksējam. Kaut kādā brīdī, ja gribās, var uzlikt arī uz ādas nedaudz. Pat ne pilienu, bišķiņ. Vai vienkārši plaukstiņās un pāpot un pajust, kas notiek. Vienkārši ļaut prātam sakoncentrēties uz smaržu un viņu mēģināt nolasīt. Pirmā nots man likās ļoti maiga, kā jau skujas. Evergreen Essence, ja green kaut kas un mūža zaļais, tad skujas. Bet es vēl neskatījos sastāvu. Uz ādas jau pasmēržoju. Ir citādāk, pilnīgi citādāk. Un aromāts mainās pa slāņiem. Un tad aiziet tās dziļums, tā kā gribas pilnīgi līdz plaušu galiņiem. Jā, ļoti runājās. Ļoti daudz krāsainu. Nu, bet kad es viņu izsmaržoju un palaidu bišķītiņās pauzīt, sākās tak daudz informācijas, vienkārši galva muļķa. Es vēl neesmu tikos pie informācijas, bet vienkārši kaut kas tāds, kad tu esi starp, tiešām kā fons, ļoti daudz informācijas, ļoti daudz, un tāds tā kā bišķi hauss, un nevar saprast, ar ko sākt, ko piefiksēt, jo ļoti daudz informācijas skan, ļoti daudz informācijas. Es mēģināju paskatīties, kas ir iekšā sastāvā, paskatīsimies arī kopā, bet visu laiku tā kā tāda informācija, tā kā tev kaut kas čukst, kaut kas stāv blakus, vienkārši visu laiku nāk kaut kāda informācija. Paskatīsimies, kas ir iekšā. Un kamēr es vācu informāciju, man jau vienkārši no tā, kamēr es vācu informāciju, atkal bija ļoti daudz informācijas vēl papildus. Es pat priekš sev uztaisīju materiāli, tad mūža zaļo, jā, esence, izvilku tātad, tas mums ir klinču kalnu priede, dižā baltegle, dzeltenā priede, pielpiep subalpīnā baltegle, duglāzija zaļā, parastā priede, balzām baltegle, akotainā priede, asā jeb sudrabegle, rietumu baltā priede, engelmaņa egle, jeb saukt arī par čūskegli, lapegle un Kanādas hemlock egle. Nu vienkārši, tā ka pilnīgi kūp, reāli kūp. Saskaitīja kopā 13 skujkoki, dažādi skujkoki. Vairums auga ārpus Latvijas, sākot vismaz no 600 metriem virs jūras līmeņa, bet ir arī, kas ir Latvijā mums sastopami. Vispār pats aromāts kā ved uz tādu harmonijas visas notis, ja? Kur harmonijai visas notis, un viņš tā kā apvieno vienā. Tā kā aizved uz mežu pie visiem kokiem, kur ar tevi runā pilnīgi visi koki. Un sajūtās man atnāca 20. enerģija ar tiem, kuriem mēs ejam matricas ceļu. Nu, reāli, tas atkal visuma informatīvais lauks, plus vēl 9. enerģija viedums. Es esmu redzējuši filmiņās, pasaciņās, kā tēli, kā koki parasti tiek attēloti kā viedie, kas kaut kādu padomu devēja, pie kā nāk lūgt padomu. Nu, reāli tāda sajūta, ka visi koki atdzīvos un vienkārši tevi saka. Vēl aromāts runā tātad par
spēku, atbalstu, skaidrību un savienošanos ar sevi, lai dvēselīte saprastu skaidri, kur viņa ir atnākusi, uz kuru pusi jāiet. Man asociējās nācis laik tā kā planētas vecajie. Koki mūsu, tiešām tā kā tādi viedie večuki vecie, jo daudzi arī tur no šiem minētām sugām bija arī, jeb šķirnēm, vairāk kā 1000 gadi arī seni, kas spēja izaugt pat tik ilgi ir iedomāties, kādu informāciju viņi glabā sevī, un caur aromātu, caur ēteriem šī informācija viss ir saglabājusi, viņi taču viss tur vēl izgaismojās tēma par to, kad sniedz skaidrību tātad dvēselē par viņas uzdevumiem, jā, un kā atpazīt patērnus, jeb tos kaut ko uzliktos šķēršļus, ja, kuri mums ir jāatpazīst un vienkārši ir jāsāk darīt citādāk, nevis atkārtot vienu to pašu, kā darīja vecvecāki, bet ko var darīt citus, vienkārši atpazīt, kuras konkrēti tās lietas ir. Tātad harmoniju garīgi, emocionālā, mentālā plānā, un viņu var izmantot kā aizsardzībai, enerģiskai aizsardzībai. Līdzīgi tā kā White Angelika vai Baltais eņģelis, tad šis ir arī ļoti labs variants kā enerģiskai aizsardzībai. Vienkārši wow. Nu, es nezinu, kā jums, bet man ir ritīgi viņi parāva. Tā ir viena no eļļām, viena no ratajiem eļļām, kas tā norauj jumtu, ka maz neliekas un viss turpinās. Ir bijusi viena no eļļām tāda līdzīga veikena, kas ir pamošanās pirms vairākiem gadiem. Tur arī bija nopietni procesi, bet šis es tagad tik daudz, tādas vairākas stundas pavadīju vienkārši elementāri priekš sevis atlasot informāciju par šiem kokiem. Bet tur ir vēl dziļāka informācija par, tā kā it kā es pabijusi tādā ceļojumā, kur viņi katrs ir audzis, tā kā sajutusi par to laiku, kamēr es vācu informāciju. Un ir kaut kas vēl seko, ko es pagaidām nevaru iztulkot, bet viņa nāk, starp citu, etriskā sejas runā. Un šī ir tā reize, kad es vienkārši atskaņošu to droši, kad viņas runā savā valodā, savā versijā. Ne es vienīgā to jūt jau daudzi cilvēki, bet tas ir pilnīgi reāli. Viņas tiešām runā. Un manām prātām nav saprotams, ko Garijs Janks tad brīdī domāja, kāpēc viņš salika šādu kompozīciju, kā viņam tas atnāca, kad vienkārši vai visi pasaules koki sāka, vai skujkoki sāka, tieši tie senie sāka ar viņu runāties, un viņš zināja, kur viņus atrast, un ne jau vēl tur atrada. Eiropā pagaidām nav viņš pieejams, es ticu, ka viņš būs pieejams, bet tas ir kaut kas ļoti spēcīgs, ļoti sens, ļoti jaudīgs un dzīvs, ko es šobrīd vienkārši, tā ir man pirmā pieredze, es viņu šodien pirmo reizi pasmaržoju, man viņa nav nekad bijusi. Tā kā šeit vēl būs izpēta diezgan daudz un dikti, gan uz savu ķermeni, savām sajūtām, bet man jau patīk, ko viņa dara, es tik dzīvu, varbūt tāpēc, ka mums ir tuvis skujkoki, mēs dzīvojam tādā joslā, bet no tik dzīvu, jaudīgu es sen nebiju jutusi, tā kā, lai top turpmākā izpēta. Nu, re, var arī difūzeri ielikt, un kā viņa difūzējot skaisti smaržo. Re, kur skaisti. Telpiņa mums Evergreen Essence tur piepildās. Man patīk tie reži, šeit starp citu ir bezvadu difūzerīts. Vai kā, smuki. Uzlādējies. Jā, viņu var pārcelt visur, kur. Vānas istabā pie bērniem, virtuvē, mūsu istabā tā kā 2 režīmi, ne 3 režīmi. Man patīk tas, kas uz ik pa 5 minūtēm laiž, tad tā smaržiņa vairāk ir jūtama telpā. Nu, tāds smuks ābolītis. Nu, tikai. Un šitā ir vienkārši šodien dāvana pateicībā. Pateicībā, bet ļoti skaisti. Arī vannā izmēģināju ar sāli. Vienkārši brīnišķīgi. Nu, turpināsim iepazīties.